Paldies Vinteļkungam, Skojaškungs lūdzu. Labdien, priekšsēdētāja kungs, labdien, kolēģi, Amerikungs, labdien. Es jūs brīdināju komitejā. Ja jūs strādāt rīdzinieku labākā katru reizi jūs to sakāt, tad patiesībā sakot, es šeit par šo jautājumu nestāvētu priekšā. Runa ir arī par jūsu darba stilu īpašumu komitejā, kad visus jautājumus, kuri nav jums ērti, jūs nogrūžat citām komitejām vai domas sēdē. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad jautājums tika nogrūsts uz domas sēdi, nemazam neizskatot detalizētāk jūsu komitejā. Protams, jo domas sēdē tā kritizēšana, kāda viņi ir, tāda viņi ir, jo tāpat tās nobalsos vairākums automātiski spiežot uz masu, pat balsos tā kā vajag tie deputāti, kuri varbūt pat nesaprot, par ko ir runa. Ja es varbūt kļūdos, te es labprāt šeit redzētu kādus deputātus, kuri nevienu reizi šajā sasaukumā nav runājuši šeit un pat komitejās nav runājuši. Jūs jau dzirdējāt atbildes uz maniem jautājumiem. To nebija. Diemžēl neviena atbilde nebija. Vai mums būtu jātērē laiks un resursi jautājumam, kuram nav nekāda seguma? Piedodiet, Šlesers teica, ka viss būs un lēticīgie noticēji. Viņš kā Ziemassvētku vecītis ar pilnu maisu lidinās apkārt un visu soli, tikai, diemžēl, tas maiss ir pilns ar gaisu. Lai tikai nestāst to, ka Rainera zaudēšana ir valdības nolaidība. Šis ir konkrēts piemērs, kad tieši šāda te sākumā plātīšanās un lielība beigās panāca tādu rezultātu, kāds viņš ir. Un es baidos, ka šis gadījums varētu būt tikpat līdzīgs. Šis gadījums, kurš vispārībā nav sagatavots. Nebrīnīšos, ka pāradies no Amerikas Šleserkungs solīs mums Zaķu salā Disneylandu, meža parkā Hollywood un Niagāru pie Māras dīķa. Izņemot tukšu vārdu mums nav nekā, un tagad mēs vēl par to maksāsim, lai piereģistrētu un pāreģistrētu zemi pilsētbūvniekam, kuram nav nekāda jausma, nekāda pieredze par izstāžu biznesu. Un Zaļetāja kungs tā arī komitejā nesaņēma atbildi, no kurienes būs 30,000 lati, lai samaksātu šo te, apmēram 30,000 lati, lai samaksātu šo zemes nodokli. Šis balsojums droši vien katastrofu šodien neizraisīs, bet patiesībā sakot parādīs to, ko katrs deputāts saprot no tā, ko viņš dara šeit. Paldies!